Aizver acis un ievelk gaistu, un tu esi aizceļojis uz vasaru. Kaldētā veidā viņam pat ir izteiktāka un spēcīgāka garša. Ļoti gara dādas jaka tev šodien. Kartupeļi pabīdās. Dzirdi? Šī ir vienkārši perfekta kombinācija. Sveiciens visiem Santa Marija garšu skolā. Mani sauc Uģis, un es vēlos kopā ar Santa Mariju jūs iepazīstināt ar dažādām garšvielām un garšaugiem. Garšu skolas ietvaros mēs katrā epizodē apskatīsim kādu garšaugu vai garšvielu atbilstošu sezonai, un šoreiz kā pirmā mūsu zvaigzne būs rozmarīns. Ļoti aromātiska un spēcīga garšviela, kam ir mazliet tādas, priežu un sveķu aromāts. Izteikti tāds tā kā meša. Un te mums ir Santa Marijas kaltētais rozmarīns. Santa Marijas rozmarīns ir ļoti augsts kvalitātes, un tādēļ kaltētā veidā viņam pat ir izteiktāka un spēcīgāka garša nekā svaigam rozmarīnam. Par cik rozmarīns ir tāda nopietna garšviela, tad tam arī patīk nopietnas piedevas. Jēra gaļa, medījums, saknes, dažādi sautējumi. Vispār rozmarīns arī ir ļoti izplatīta garšviela vidusjūras reģionā, tādēļ arī tas labi ies kopā ar olīvām, olīveļu, fetas sieru, un tam līdzīgām lietām. Vēl rozmarīns viennozīmīgi ir garšviela, kas iet iekšā itāļu fokačā, dažādās sieras tandziņās un sacepumos, bet šodien mēs apskatīsim vienu fundamentālu recepti, un tas būs rozmarīnā cepts kartupelis, un klāt mēs viņam pieliksim arī krāsnī ceptu vistiņu ar rozmarīnu zem ādas. Rozmarīns mums ir tā garšviela, kur mēs varam pievienot jau receptes sākumā. Galvenais izvēlēties ir vienādi izmēra kartupelīšus, lai viņi arī vienādi pagatavojās mums. Tā, un te mēs viņus smuki iemasēsim visus uz sviestiņu. Taukvielas ļaus mums arī kartupelim labāk gatavoties, jo siltums pieķersies ātrāk. Te nu mums nāks talkā mūsu šodienas zvaigzne, un redz, kad viss ir ieziests ar sviestu, tas rozmarīns mums ļoti labi tam pieķeras klāt. Jāatstāj ir vieta uz kartupeļu mazliet sālim, un arī melnais pipars, lai drusku iet pikantai notī. Jāatcerās to, kad krāsnī cepot kaut kāda daļa tās garšas mums gaisā izvirmo, tāpēc liekam vienmēr vairāk nekā mums liekas nepieciešams. Jā, es jūtu arī eikaliptu un tādas ēteriskās eļas. Vispār tāda sajūta, kad aizver acis un ievelk gaistu, un tu esi aizceļojis uz vasaru. Labi, ķersimies klāt mūsu gaļai. Burtiski varēsim uzdot jautājumu, kas vistai aiz ādas šodien. Jo mēs gribam to rozmarīnu kopā ar sviestu un mazliet ķiplociņu dabūt tieši tur apakšā, lai tā garša labi sasūcās iekšā un lai mums mazāk iztveiko aromāts. Protams, arī tas palīdzēs mums nokraukšķināt vistas ādu pašās beigās, nepiededzinot rozmarīnu, kas mums būs šoreiz paslēpies aiz apvalciņa. Jā, vispār rozmarīns labi aug Latvijā, bet jo tālāk uz rietumiem, jo tas krūms paliek lielāks un aromātiskāks. Ļoti gara dādas jaka tev šodien. Tā, lai mēs nesaķēpājam visu paciņu, iebērsim atsevišķā trauciņā, cik mēs tomēr darbosimies ar svaigu gaļu. Un tad te mēs tāpatās paberam apakšā rozmarīnu. Un visbeidzot, mūsu istiņai pa virsu sāls. Kartupeļi pabīdās. Šī ir vienkārši perfekta kombinācija. Dzirdi? Izveidosim kabatu, kur sakrāties mūsu mērcītei. Viss mums smaržo aromātiski. Beigās tas sviests, kas saticēs pannas apakšā, ar to var pagatavot arī ļoti gardu mērci, kurai var izmantot arī, protams, mūsu rozmarīnu. Viss ģeniālais ir vienkārši. It sevišķi, ja pagatavots ar rozmarīnu. Lai jums labi garšo!